Akciju sabiedrība Sadales tīkls informē. Visas ietaises, kas mums strādā mājās, kas strādā mums darbvietā, saņem spriegumu. Mēs braucot pa Latviju, braucot pa valsts, redzam gan stabus, gan transformatoru apakšstacijas. Un kopumā man jāsaka, ka vairāk kā 95,000 kilometru Latvija nosaka šis elektrotīkls, kas piegādā pāri pa miljonus mūsu klientiem elektroenerģiju. Viens no galvenajiem aspektiem, kas ir jāievērtē, ir šī elektrodrošība. Tas galvenais, kāpēc tas ir jādara, elektrībai ir sekojušas īpašības, viņai nav ne krāsa. Viņi nevar redzēt, viņai nav ne smaka, ne garša. Tas ir tas lielākais apdraudējums, kas apdraud gan dzīvības, cilvēku, gan īpašumu. Un mēs ļoti daudz, īpaši jau pēdējo 2-3 gadu laikā, komunicējam ar skolām, ar bērniem. Mums ir vesela kampaņa, kad mēs visu mācību gadu laikā ejam bērniem stāstam par elektrodrošību. Vecāki parasti skolu uzsākot vai dodoties vasaras brīvlaikā, bērniem atgādina par to, kā uzvesties uz ūdens, kā rīkoties ar uguni. Bet maz ir tādi, kas atgādina par šo elektrobīstamību. Nākošais, kur mēs bieži saskaramies, ir šie trešo personu nodarījumi. Tātad lauksaimniecība, visi lielie lauki, ko apstrādā zemnieki. Uz laukiem ir novietot mūsu elektroenerģijas pārvades līnijas balsti, viņi tiek aizskarti, viņi tiek nolausti. Ļoti daudz ir mežstrādē gadījumi, kad ir šī elektriskā strāvas iedarbība gan uz tehniku, gan uz cilvēkiem. Un tāpēc Sadales tīkls, kā sociāli atbildīgs uzņēmums, ļoti lielu vērību pievērš šai elektrodrošībai. Bet jāsaka, ka katru gadu notiek vairāk kā 50 nelaimes gadījumu taisni saistīti ar mūsu elektrotīklu, ar viņu bojāšanu, ar negadījumiem. Jāsaka, ka negadījumi ir arī letālām sekām. Un, ja mēs skatāmies jau faktiski tās sekas, kādas iestājās, tad viņas parasti ir ļoti dziļi apdegumi, ļoti ilgi ārstējami, grūti, amputācijas ir. Pirmais jau, kas jāsaprot, ir tas, ka šo elektrotīklu apkalpo kvalificēts personāls, kas ir mūsu Sadales tīklu personāls, kas ir mūsu darba uzņēmējiem, kas mācās kādā veidā ar šo elektrību remontēt, izvest remontā līnijas. Jāsaka, ka tas, kas notiek, ko mēs sakam par negadījumiem, tie parasti ir neuzmanības dēļ. Tie ir makšķernieki, tie ir bērni, kas varbūt brīvlaikā spēlējoties mēģina uzkāpt kādā no mūsu pārvades līnijas stabiem, kādā no transformatoru apakšstacijiem. Tie ir lauksaimnieki, kas ražas laikā aizmirst par tām lietām, kurām ir jāpievērš uzmanība. Un galvenais, ko es gribētu pateikt, tad visas elektroietaises, kas mums Latvijā ir izvietotas, viņas var pateikt, tātad pirmkārt viņas vizuāli, ko mēs varam redzēt, ir šīs transformatoru apakšstacijas, ir šie balsti, ir Sadales ietaises, un liela vērība ir jāpievērš tam, kad uz šīm Sadales iekārtām ir izvietotas zīmes, mūsu drošības zīmes. Tas ir melns tātad dzeltens trīsstūris ar melnu zibeni iekšā. Un jāsaprot, ka tā ir elektroietaise, un viņas vajadzētu tā kā respektēt, uzmanīties un nemēģināt noskaidrot, kas tur ir iekšā. Neskatoties uz šo zīmu izvietošanu, vienalga notiek tādi gadījumi. Un tad ir galvenais tās pirmās darbības, kas ir ļoti svarīgas, jo, ja ir noticis nelaimes gadījums, tad nevajadzētu doties uzreiz palīdzēt tam cilvēkam, jo ļoti iespējams, ka viņš ir šīs elektriskās strāvas darbības zonā, vēl uzturās. Vajadzētu mēģināt tomēr ierobežot šo te laukumu, teikt, lai cilvēki netuvojās viņam. Tālāk apakšā mēs redzam tālruņus, pa kuriem ir obligāti vajadzētu zvanīt visiem zināmais 112, uz kuru vajag zvanīt. Tad glābšanas dienas, kas savienos gan mūsu speciālistiem, gan mediķiem, pirms mēs ķeramies klāt ar zāģi un pirms mēs esam apņēmības pilni uzsākt mežstrādi, paskatīties, vai nav šī aizsargjosla, vai elektropārvades līnija tūmā mēs netaisamies veikt šos gāšanas darbus. Meža gāšanas darbi noteikti elektropārvades līnija tūmā ir jāsaskaņo ar Sadales tīklu. Mēs esam gatavi izbraukt, atslēgt to posmu, tas ir nepieciešams. Mēs arī Sadales tīklā savā tehniskajā politikā esam iestrādājuši, kad mēs mēģinām būvēt, nevis mēs mēģinām, bet būvējam tīklu izolētu. Tādējādi mazāk ietekmējam gan no dabas apstākļiem, gan no šiem te gadījumiem, kad cieši cilvēka neuzmanīgas rīcības rezultātā. Tātad ļoti liels daudzums tīkla tiek pārbūvēts kabeļu izpildījumā, kas ir kabelis zem zemes, viņš neapdraud dzīvību, ir droša elektroapgāde, gaisvadu līnijas izpildām izolēta vada izpildījumā, kas arī skaitās droši. Un galvenais, ko vajadzētu ievērot, kad tiešām, ja jūs redzēt šo te zīmi, šo te uz dzeltena fona esošu melnu trīsstūri, jāsaprot, ka tur ir elektrība, viņas ir jāuzmanās. Un kad sekas var būt faktiski neuzmanīgas rīcības gadījumā diezgan neprognozējams.
Sadarbībā ar akciju sabiedrību Sadales tīkls.